Draugi, futbola vlogs atkal sākās. Es gan smagi kavējos, es biju darbiņā, pulkstens ir 6 un kaut kāds 20 minūtes, ne 30. Es izsaucu tāks un centīšos uzspēt uz skonto. Es ceru, ka es neko neesmu nokavējis, es ceru, ka viss notiek. Un jūs man prasīsiet, kurš šodien uzvar? Man ir vienalga īstenībā, kurš šodien uzvar. Es gribu redzēt afigenu foršu futbolu ar daudz goliem un maksimāli lielu intrigu līdz spēles beigām. Tā kā sēžamies taksī un brauc. Esmu ticis līdz stadionam, īstenībā diezgan normāli, pat rīns ir. Vēl līdz spēlē kāds brītiņš, bet cilvēki vācās pēc darbiem. Uzziniet, ko es atradu! Edmund, tavu komentāru! Tā, es slēdzu savu kameru iekšā, un tad būs komentārs. Ko tu vēlies dzirdēt? Kas šeit notiek? Pagaidām nekas, garlaicīgi. Kas būs? Būs futbola cīņa, Rīga RFS, lai nebūtu garlaicīgs, lai es neteiktu, ka ir 50/50. Tomēr es pievienošos Stipičam, kurš ir šogad sacījis, ka no RFS tie ir tie pieredzējušie ar tituliem kabatās un mēs esam kā mazi bērni. Nu tad es, saku tāpat kā Stipičs, RFS ir favorīts. Ok, interesanti, cik goli? Pamatlaikā 2, 1-1 un papildlaikā vēl 1. Tev pašam šī spēle, ko nozīmē, ņemot vērā, ka šogad 4 neizšķirti. Beidzot! Es drusku savādāk gribu pateikt. Ir gada beigas. Es zinu, ko nozīmē ziemas miegs Latvijas futbola žurnālistā. Tas ir tik besīgi, ka tu sēdi mājās, skaiti dienas, mēnešus līdz nākamajai sezonai. Šī ir pēdējā kluba futbola spēle, kur ir tāda likme kā nekad. Jā, vēl varētu būt virslīgā pēdējā kārtā, vēl būs Horvāti, bet šis ir kaut kas tāds, ko ļoti gribas izbaudīt un atcerēties uz ilgu laiku. Ogre kļu... Nē, nav par ogre. Kurš uzvarēs? Rīga vai RFS? Es nevaru man neko šobrīd. Es vēl sastāvus neesmu redzējis. Nu labi, bet tāpatās. Emocionāli. Cik galvārti kopsumā? Un kurš uzvar? Ir augsts, bet sauss, tad domāju, ka vārtu būs pieteikami daudz, kā 3 vārti noteikti būs. Noslēgam tomēr liktu it kā uz Rīgu, bet RFS tāds vairāk kausas sastāvs, bet vienkārši nepaliecina 2 no 3 aizsargiem šajā sezonā. Diemžēl, ja tā aizsargi būtu labākajā formā, tad tomēr likt uz RFS. Ar kādī? Rīga 2 goli pamatlaikā, Rīga ieskaitot pagarinājumu un pendels šodienas mačā uzvarēs. Tāda būtu mana prognoze. Kaut kāds neacīm redzamais varonis būs kāds, kurš mazāk ir iestas, nezinu, pēkšņi Babits izies uz maiņu gūs vārtus, jā. Iesnes Spasjonikovs nokontrols. Spasjonikovs viss pamierīgo, tur nekā nebūs skandāli. Runāja tikko ar tev kolēģi, viņš saka, ka šis ir tāda pēdējā šī gada kluba intriga. Vai tu vari piekrist šim, vai tomēr nē? Nu, tur laikam pēc pāris dienām būs kādā citā līgā baigā intriga klubiem. Tur būs jāskatās, jāraujas uz pusēm, 3 spēles paralēli jāvēro. Bet, jā, virslīgā ar virslīgas klubiem saistīt laikam pēdējā intriga. Neviens no viņiem netic, ka Rīga varētu paklupt. Nu, neko darīt. Davai. Te jau paļbomu nevar prasīt, bet pēdējā reize, kad teica, ka Latvija uzvarēs, mēs uzvarējām. Šodien ar Latviju uzvarēs. Kāds rezultāts? 3-3. Kurš iestīs pendeli? 3-3. Pendelēs ar 3-3, bet kurš iestīs to, kur pēdējo? Tiesnesis pēdējais pieskārsies bumbai. Viss skaidrs? Un tā ten strādā, ja? Un ko nāk ārā spēlētāji? Gaidām performanci. Šitais būs duels. Man šeit, RFS malcīši. Rīgai nav nekāda performanci. Nāk un grūstās un visādi. Es tev vlogam iefilmēju? Mani? Nē. Man nevajag. Kāds rezultāts? 3-3 un pendels. Oi! Īstumā ne pēdējais, ka šeit Stīpiņš arī. Lūgums piecelties kājās un noņemt cepures, lai godinātu Latvijas valsts himnu. Nu šoviņu vismaz ir mēneši uztaisīts. Pirmais pieskāriens bija. Un tie, kas brīnās, kas tur priekšā, tie gaismīgi, kas nedod gulēt cilvēki. Tur. Vecāki ir vangoti. Es saku, kad Regži iestīs, Regži ir pamatā. Ir Regži, kur 18. numurs. Regži varētu 2 iesist. Tad varētu iesist
labais malējais Rīgai. Tie būtu 3. Un, oi! Labs mēģinājums, ka bija. Labs mēģinājums. Bet jā, un RFS-am man jau gribētos, lai Jāga kaut ko iesit, bet tur mazas iespējas ir, es domāju. Jāga iesimazām man šeit, es nevaru redzēt, vai tas ir laukumā vai nav. Un, nē, Jāga ir laukumā. Jāga varētu priekšgals Nikauniekam 1 un Robertam 1. 3-3, jā? Mēs visi esam pat 3-3. Iet tikai pirmās 2 minūtes, un es teiktu, ka Rīga tā ļoti mērķtiecīgi iet uz vārtiem. Ļoti mērķtiecīgi. Redzēsim to tās stūris. Tu gan pats neatceros pēdējā šeit skondo, kas bija spēle, tur man šeit RFS sāk tieši. Varbūt Rīga izdomāja kaut ko pamainīt. Stipičam jau ar tādu bišķiņu noteikti slodzīt. Pagājušā gada čempions ar vājāku komandu. Šobrīd Rīga. Stipičs jau RFS ir finālā uzvarējis. Smuki. Mēs ar Dāvu fonā runājam un sapratām, jā, ka ļoti patīkami ir Rīgas fanu sektorā ir augšā daudz ne to standartu viņu fanu, kas ir ļoti patīkami. Tātad Rīgai fanu sektors papildinās ar jauniem biedriem, vai tie ir vecāki, bērniem vai ko, bet tas ļoti priecē. Un vai nu ir pateicīgs vējš vai ko, ļoti labi var dzirdēt RFS. Un es pat dzirdēju jau kādas 2-3 jaunas meldiņas, kas ir tiešām ļoti uzteicams. Un ņemot vērā arī to pašu vēsumu, es teiktu, ir diezgan apmeklēts. Un tad ir kaut pēdējais stūra sektora tāda patukšāda, bet ir tīri labi. Tomēr ņemai miesas, kā saka. Tiešām, vai tiešām? Šī nerealizēta situācija. Tikko tādas kļūdas bija 2. Jāgam tur bija un Paničam bišķiņ kaut kas samisējās, bet izglāba. Tā kā. Tas 3. numurs. Tā nevajadzētu spēlēt. It kā, es tikko slavēju RFS, cik uzmanīgi, cik mierīgi, cik forši, un tad tikko vienkārši pie saviem vārtiem tāda kļūdas. Jāičam labi iespēja, kas notiks, padevs apakaļ, un tur jau jā. Aizmugurs bija, Marko neko nevarēja izdarīt. Labs mēģinājums. Jojič, es jau sākumā teicu, man patīk, kā viņš tur ņemās, un Jojič šeit varētu iebakstīt. Bet, draugi, ir jau pagājuši 20 minūtes, un no tiem 6 goliem mēs nevienu neesam redzējis, ka kā galīgi vēsts sāk palikt. Arī jau Marko kaut ko. Bet jūt, zin kā, jūs skaties, jūs vēl kā varbūt nejūtat, bet bum tur, tāds tenis bišķiņ. Bet, jāiesiet. Bet ko, lielais sīdiens? Būs vai nebūs? Viņš saka, ka nebija sūdīgi. Tu zini, ka jādrāp ir tai kastē, varbūt tāpēc tev nav daudz vārdu šo sezonu. Man nav neviens. Sūdīgi ir tieši garām, nav sūdīgi ir kastē. No 26 metru. Ierakstiet aprakstā, vai jums šķiet, ka PPK ir jāpagarina līgums ar Dāvu uz nākamo gadu. Man šķiet, ka nav. Nevajag. Nu ko? 42. minūte arī ir diezgan pavērts, cik godīgi. Ok. Jojič, Pešānis Māls, iespēja. 10. numurs. Tas bija goli. Tāds rītīgi mazais leņķīts, rītīgi mazais, un smuki. Rīga smaida, priecājās. Nu ko? Cerams, pēc šī tiks kāpināts tēmas no RFS puses, un mēs redzēsim vēl nevienu golu, bet jā, Jojič uzsāka, Douglas ļoti maz leņķīši, nebija gluži 0, bet trāpa un gols super futbols. Un RFS kļūdās, nākamais uzbrukums
kad aiz muguras ir spēlētājs un faktiski uzsit viņam virsū bumbu atlas priekšā un varēja arī beigties riebīgi. Kamēr komanda spēlē, tikmēr Zomers piedarās. Kā jums šķiet, viņš aizsīs, viņš kāds 5 reizes jau mēģina, viņam nesanāk. Davai, Zomer. Tur viņš pavarīja, viņš veidās atlētiskāk. Dubls 524. Man tik pietrūks, tik. Čauj. Nu, nē, čau. Kā spēle? Kaut kā pa spēli tā, zini. Aizsardzībā jau sākam daudz grib. Tad iepakstījām vienu skatu. Komandai iet labāk nekā tev ar galviņu. Es priekš bērni, zini. Ko, pirmās 10 minūtes nokavēja, aizgāja paņēma alu, nu tīri, lai paliek siltāks. Un jā, atnāk RFS moments un tagad Dublas. nolūz sitiens atstās un nav. Bet nu ko, otrā pusīte sākusies, un es gaidu vārds. Tas ir viss, ko es gaidu. Vārtus. Tikko no man ir regi. Kaut ko klibojās. Es ceru, ka nekas tāds. Un žēl šoreiz uz vārtiem. Nu neko. 1-0. Tagad, lai cik tas nesmīgi būtu, bišķiņi par RFS jāpafano. Nu tā kā lai izlīdzinās, un tad jau kurš uzvar, tas uzvar. Bet es gribu actionu, draugi. Es domāju, jūs arī gribat actionu. Par actionu, Emersons. Ļoti labi iesaistās spēles. Emersons uzreiz tāda papildus enerģija. Smailes arī iznāca laukumā, tā kā būs tāds full on. Un neveiksmīgi vairāk. Vau, tikko Maraš tā kā mēģināja treneriem. Tiesnesim viņš saka, es zvēru, ka bija 20 centimetri tālāk. Es zvēru, dod man iespēju. Un izskatījās, ka tiesnesis piekritīs, bet vienā brīdī, nē, večik, tipā, sorry. Tas tā diezgan īčīgi. Nu ko? Maraš. Esmu redzējis, ka no turienes var iesist. Vai Maraš galvā tā runās? Nebūs. Viņš pēc atgūvu. Brīžiem tāds, es nezinu, tāds beigās neuzmanīgs kļūts vai Emersons. Emersons mēģina. Centrs brīvs. Kam tā bija piespēles, nezinu, bet nu. Es izdomāju uztaisīt ēdiem vlogu. Es aizgāju paņemt cīziņas miglā. Paņēmu 2 cīziņas miglā. Un šeit man jāvērtē, ja man nepatika RFS kodeks, tad cīziņa miglā Rīgai. Nu, es liktu atzīmi 2. Bet saprotu, ka tur baigais apjoms un ka, nu, varbūt viņi nav visi pirmā svaiguma. Bet, diemžēl, cīsņam atzīmi 2. Kaut gan es varētu ielikt vēl 2 punktus par to, kad ir ārā augsts un viņš ir silts. Tas ir jau labi. Jā, vēl viens komentārs par cīsņiem miglā. Es daudz viņu godāju. Abiem 2 cīsņiem spēlēt 2. Tātad līdzvērtīgi 6 eiro cenē kaut no burgerim. Tie gali ir ciedāki nekā ķibilo grauzdiņi. Nu, nav tā jābūt. Es cīnos. Nu, kas tu noteikti? Es cīnos ne tikai par labu futbolu, es cīnos par labu ēdienu. Un Rīga, ja tādā ziņā, piemēram, sezonas sākumā bija Wow! Kas tur pa momentu bija? Ļoti asprātīgi, ļoti žigļi asprātīgi mēģināja izskaut. Ļoti tiešām super moments pēc momenta. Jā, bet es samaksāju 6 eiro, ko var pielīdzināt RFS burgerim. Un es vēl vien gribu teikt, 2 Rīgas labākie klubi. Jums abiem vajadzētu uzlabot ēdienu un cenas attiecību. Tā kā ēdienu kvalitātes un cenas attiecību. Nu, nevar. Es saprotu, ka ir daudz cilvēku un tā nāk, bet, nu, un es saprotu, ka primārais produkts ir futbols.
Bet es šajā augstajā laikā arī man nepatīk, ka ir ārā tikai viena telts, līdz ar to ir tā kā ritīgi sūdīgi. Ja es nemaldos Audi spēlēju, bija kāds 3 telts pagājušo gadu. Tā kā tās lietas vajadzētu izlabot. Vienkārši skaties, kur tu gribi, un tu redz, ka 5 šķaļi no abām komandām vienkārši visur ar taisnām kājām krīt. Vienkārši nā. Tā kā, pat ziniet, tā kā mežsaimnieks, kad raudzīt tīri veco kaut kādiem, neraudzīt, bet pļaviņi ar vecajiem baļķiem, tā arī viņi visi krīt, tā kā jebogu. Laikam, varbūt tās izcelšu tiešām abas divas sudīgos momentus, bet tas, kas man iekrīt acīs Robertam, lai cik viņš ārs un foršs un kā man viņš patīk kā cilvēks šodien vairākas piespēles tieši pretiniekam kājā. Es nezinu, kas tur pie vainas. Varbūt tās statistika vispār teikt kaut ko citu, bet man tieši abas divas, kad tā kā izskatās, tūd tas būs, tūd kaut kas notiks, un viņš mēģina pār centram un dot tā kā pār laukumam, bet kaut kur tā bumba iesprūst. Ies pēdējās 8 minūtes šai spēlēji. Es ceru, ka šīs nebūs pēdējās 8, kā es teicu. Man prasītos, lai cik ārā ir augsts. Es gribu vēl tādu kvalitatīvu futbolu. Varētu vēl tās 30 minūtes pamocīt viņus, un tad jau, kurš uzvar, tas uzvar. Bumba aizgāja Rīgas ložā, bet Libašeks normāli uzšķēja. Opa, Mārcis iet laukumā. Otrs pret Prengu mainās. Interesanti. Es gaidu, man tā, kopš es redzēju tos video, kā viņš auts met, uzreiz vārtos gandrīz. Man viņš ar neizšķels Mārcis. Treneru korpuss arī dabūjam Rīgai. Bet jā, Zjuziens iebrauc ar alkoru roku. Nezinu, vajag ņemšanās. Bet normāli, draudz. Pēdējās minūtes paliek un viss ir sāsināts. Visiem ir kāds jautājums, visiem kaut ko vajag. Tas normāli. Visticamākais tiesnesis gaida kaut kādu varu rezultātu. Iet skatīties varu, jā, tieši tā. Pēdējo minūšu intrigās. Kas varbūt, kaut sarkanas deguns taču. Man patīk, ka viņi parādīja mums varu tur. Ieraudzīja uzreiz, ka roka ir. Un uzreiz izrabīja varu. Šeit tas labais, šitie labie ir. Soda sitiens. Kā man patīk. Arī tiek atcerās pēdējais konci, kā arī Rīga izlīdzināja papildu laikā šodien spēli. Nu ko, tu tās jūs Madrivicam stāstīt, kur spēlēs? Protams, es arī Madrivicam novēlu, lai viņš atsi, bet es uzskatu, ka mēs varam vēl 3 minūtes pasaukt. Tā kā, come on! Kurš negribētu vēl 3 minūtes Rīga FC pret RFS? Jānis Igavits pret Madrivicu. Kurš kur? Tas ir viens. Let's F go. RFS sektors danso. Arī tur īstenībā vec pilē nebūtu, arī tur cilvēki danso. Varbūt tās, nezinu, kur ir nopirkuši biļetes kādās vietās. Bet jā, visticamākais būs vēl 3 minūtes. Lieliski futbolu! Nu ko, ejam pārtraukumā, tiksimies. Bet tas bija loģiski. 4 spēles neizšķirs 90 minūšu laikā. Mēs varam teikt, ko mēs gribam, bet tam vajadzēja būt. Un, jā, man noteikti žēl Matravicu, man žēl Čaļus. Zin kā, varēja mierīgi pabeigties viss. Neviens nesald, bet
Saprotiet, abās pusēs ir sportiski, kas grib uzvarēt. Abas puses šeit ir ieradušās, lai cīnītos, un man ir tikai prieks redzēt vēl vairāk cīņu. Bet ar noteikti, ka šajās 3 minūtēs būs vēl goli. Ko īsmāc? Aizskries! Baškis! Un! Madrovics cer ļoti. Opa! Tā ugunīgi! Vismaz prieks, tikai atnāc, vairs tā iesildīšanos neredz. Opa! Atkal pie Treneriem dodās šodīt gan pie Viktoram laikam iedāva zeltano. Nu, tas normāli. Abiem soliņiem pa vienai vismaz šobrīd. Un šeit, kad bija Viktors, viņš dabūja. neapmierināts. Mēģina, es pat teiktu, īstenībā pēdējās minūtes atkal RFS kaut kādā iniciatīva piedara. Tādi interesanti momenti. Tas vējš. Jūs nevarat iedomāties, cik augsti. Lūdzu, zin kā, draugi, ņemot vērā, cik ļoti šeit nosalts jūs dēļ, uzspiediet laiku. Paldies. Ja nees pieminējis, kontam var pieminēt. Es ļoti priecāšos. God, tas, ko mēs visi gaidījām. Tas, kādēļ es ierados. Pendulīts. Sāks Rīgas spēlētājs. 3. numurs. Viens, 0. Baširs iesaka. Ok. Jānis Igaunieks nākamais. Madravits tur kaut kā sakārto. Madravits noteikti mēģinās traštākot. Es varu darēt. Madravits aizgāja, viņš viņa kaut kā padeva bumbu. Ir. Es par šito skatījos arī pasaules kausā, cik ļoti ir tā mentalitāte, ka tu esi vadītājs, tu esi priekšnieks šajos vārtos, šajā laukumā, kad viņš ir viesis un viņš nav gaidīts šeit. Labi taktika tagad. Nu, Latvijas kā sunāks. Jānis Igaunieks. Ok. Nākamais. Vārtsargs pat izturījās, kad uzmanēja, bet tā patās. Siniens bija stiprāks. Jūzins. Ok. That's interesting. Jūzins. Davai. Divi. Nu, līdz pirmai kļūdai, ne, šodien. Daškevičs arī gūst vārtus. 3-2 Rīga vadībā. Mārešs iznāk. Vismā var dzirdēt, Svilpiens ļoti labi var dzirdēt. Mātrevits glāb. 3-2. Mātrevits aiziet lausam. Ļoti. Nu, tagad tā slodzīte ir laba. Ir laba, draugi. Ieklausieties, atbalsts. Nu, ko? Mātrevits var atlikar likt. Nice čals. Nu ko? Jāsit iekšā. 4-2. Rīga ir ļoti tuvu titlam. Savā ziņā pelnīti. Bet tūt redzēsim, vai nebūs kāds brīnums. Jā, Madravits atvēr, viņi jau ir uzvarējuši. Tāpēc, ten prešuriņš ir tīri labs. Jā. Kā spēlējās publika, kā man patīk.
Nesanāca, bet nu neko. Nu ko, un tagad pa lielam ir pavisam vienkārši. Vai nu RFS vārds ar sacit, vai Rīgas čalis kļūdās. Ja nē, ar to arī viss beidzās. Es sajūt, ka tur kāds traļo, abus divus. Nu ko? Lielais moments. Nu ko, apsveicam Rīgu. Tie, kas teiks, ko tu taču teici, lai RFS iesit, lai ilgākie spēle. Jā, bet pēdējais tas, kurš uzvar, tas bija to pelnījis. Es gribēju ilgāk, es gribēju vairāk vārdus, es gribēju vairāk emocijas. Un tās emocijas, ko mēs tagad redzam, gan skatītājās, gan spēlētājās, tas tiešām amazing un super. Nu tik ies, nu tik būs. Maleši. Rītīgi priecīgi viss čer. Aicinam komandu saņemt zelta medaļas. Skatieties, kā pēdējais tiesnesis nosiks bumbu. Grib saturēt zvanīt? Ar zelto kartīti tiesneši! Ar zelto sarkano kartīti! Tiesneši! Ar zelto kartīti! Ar zelto sarkano kartīti! Ar zelto sarkano! Nē, šreiz nē. Raska bumbās kā. Kartīts pēc bumbu iemainīja. Normāli. Cik arī ir izdomu? Nu ko? Nu tūlīt cels, nu tik būs. Izskatās, ka Jāičs cels, Jāičs tur nepacietīgs gaida. Es domāju, ka viņš. Ir Jāičs ceļ. Tiešām sirsnīgi jāapsveic ar Rīgas, protams, ar RFS Malcīši ir viss nevar uzvarēt un paldies ar tev, dargo skatītāji, kad skatījās šo vlogu. Apsveicam visus!